Sveiki! Man sauc Inga Šnuka, jeb Hilariona. Klāt ir vasara, klāt ir jūlijs, izskatās, kad ir siltums mūs ir atradis. Paskatīsimies, ko mums sola kārtis, kā šo mēnesi veidot pēc iespējas feināku. Kopējā jūlijā noskaņa. Jūlijs ir tāds apcerīgs mēnesis, un galvenais, pie kā mēs turēsimies jūlijā, tas ir pie savām vērtībām. Kas ir tas, kas man ir svarīgs? Kas ir mani sasniegumi, kas ir mani panākumi, un te nav stāsts tikai par kaut kādām materiālām vērtībām vai par diplomiem, certifikātiem, bet kas ir mans iekšējās vērtības. Jo vairāk mēs pie tām pieturēsimies, jo vairāk mēs iemācīsimies novērtēt apkārtni, apkārtējos un ko mums šis brīdis dod, jo pateicīgāk mēs būsim par šo mēnesi. Tā kā es teiktu, ka jūlijs ir ļoti labs laiks tiem, kas raksta pateicības, jo caur to varēs vēl vairāk ieraudzīt, cik patiesībā mums ir daudz, arī tajos brīžos, kad liekas, ka varbūt ir maz. Kas ir tas, kam jūlijā pievērsties, ko darīt, ko aktivizēt? Jūlijs ir labs laiks tādai praktiskai pieejai, lai mainītu situācijas. Šis ir labs laiks tādai iekšējam dialogam pašam ar sevi, situāciju pārskatīšanai, dažādām vērtēšanām, analizēšanām. Ir vērts uzdot sev jautājumu, kur es esmu tagad, kas man patīk no tā, kas man ir tagad un ko es gribētu mainīt. Ļoti labs atskaites laiks. Ziniet, ja darbā ir gada pārunas, tad es teiktu, ka jūlijā ir ļoti vērtīgi veikt gada pārunas pašam ar sevi. Kas ir tas, uz ko es gribu tiekties? Jo atkal jau, kas iet kopā ar jūliju kopējo mēnesi, gan ieraudzīt, ko jau es esmu sasniedzis un sev par to paslavēt, gan arī skatīties, kas ir nākamais solis, uz ko es gribu iet un ko tāpēc es varu izdarīt. Bet tiešām tādā praktiskā veidā, ar praktiskiem soļiem, šis nav tik daudz par filozofēšanu, bet par tādu ļoti praktisku plānu. Ko jūlijā nedarīt? Vai ko vismaz censties mazināt. Jūlijs nav mēnesis, kad jāsēž kaktiņā un jāžēlojās par to, kā man nav, vai par to, kā man nesanāk, vai par to, ka citiem ir vairāk nekā man. Atkal jau vēršam uzmanību uz to, kas mums ir, un mums ir daudz, ja mēs mākam to ieraudzīt. Tāpēc mazāk tāda gaušanās, mazāk ļaušanās lielām emocijām par to, kas ir aizgājis, kas nav sanācis, ko es gribēju savādāk. Bet vēršam fokusu uz to, ka jā, ir lietas, kas varbūt nav tā, kā es gribētu, bet kas ir tas, kas man ir. Un atkal jau ejam atpakaļ uz tām savām iespējām un saviem resursiem. Un padoms veiksmīgam jūlijam. Padoms saka, ka esam drosmīgi rīkoties, pat tad, ja mēs nezinām, kur tas mūs aizvedīs. Padoms iesaka riskēt, uzdrošināties, sapņot lielus sapņus, pat ja mēs vēl nezinām ceļu, kā līdz tiem tikt. Šis ir laiks sapņot vaļā acīm, un jo pārdrošāk, jo labāk, es pat teiktu. Ja tev uzrunā veids, kā taro runā, ja tev ir interese papētīt vairāk par taro, tad skaties tālāk aprakstā. Uz tikšanos citos video.